33 gadi. Cilvēks sēž savā dzimšanas dienā, ja, redzot ļoti priecīgs. Apkārt ir ziedi, it kā jaunība mutuļoja, bet cilvēkam acis ir absolūti nelaimīgas. Un tiešām tas brīdis, kad satiku Koroļu klubu, man bija trīs milzīgas krīzes visā šajās jomās. Pirmkārt, veselība. Tie, kas ir manu stāstu stāstījuši, vienkārši nevar noticēt, ka man ir bijušas tik daudz problēmas visās, man liekas, pa visām sistēmām. Ja viņas ir 12, jo es atceros, ka mēs rīkojām lekcijas, mēs viņas visu laiku rīkojam, piemēram, ir sirds asinsvadu sistēma, kurš stāstīs rezultātu, Vinetei ir rezultāts, par nerviem arī Vinetei, tur par to arī Vinetei, jo Vinetei bija viss kaut kas, jā, šodien es par to neiedziļināšos, bet veselība gāja un tā kā uz otru pusi, un man likās tā, man ir 34 gadi. Labi, tas, ka es neesmu neko sasniegusi dzīvē, tas ir viens, bet otrkārt, man jau vairs nav arī resursa, jo man tiešām tas veselības stāvoklis, viņš neko labu man dzīvē turmāk nesola. Ja? Tātad, ja jau man tagad ir slikti, kas būs tad, kad man būs tur 45, tur 55, ja? Otrā mana lielākā krīze bija brīvība un resursi, kuru man katastrofāli trūka. Es toreiz strādāju muitas krimināla pārvaldē. Kopumā es nostrādāju 17 gadus šajā iestādē valsts. Un, protams, darbs no līdz, darbs tikai to, tu vari darīt to, ko tev liek darba devējs. Tev liekas dažreiz nopietni, tagad es ar šo te nodarbošos, ok. Es atceros, mēs ieviesām vienu projektu un viņš vilkās kaut kādus vairākus gadus, man tur bija nervi beigti, beigās nomainījās politiskā situācija, aptrūkās nauda un viss, nē, šito nē, tagad šitas projekts atliekās, sākam kaut ko citu. Un tu tā sēdi un domā, bļāviens, tu tā kā normāls vispār esi cilvēks. Labi, sākumā jaunībā tu domāji, ka tev neveicās, tāpēc, ka tev nav izglītība. Pareizi, kurš maksās tev baigi lielu algu, ja tu neesi baigi izglītots cilvēks? Protams, ja tu strādā par bārmeni vai par sekretāru, skaidrs, ka tev nebūs nekāda liela alga, ja? Bet tad, kad tu aizēji uz valsts iestādi, sāc kļūt cienījams cilvēks, izmācies tur koledžā, institūtā, iegūsti maģistra grādu, velti 12 gadiem, teiksim, vidusskolā vēl 7 gadus, lai iegūtu maģistri, domā, tagad tev būs tāda alga, tu vienkārši dzīvosi, neko sev nelieksi. Bet tā nav. Jo tad, kad tu esi pieaugusi sieviete, jau izmācījusies visās šajās skolās, un ka tev nav naudas bērnam pusaudzim, par ko nopirkt sporta apavus, viņi toreiz dejoja sporta dejās dzirnas, un visu laiku bija jāmaina šie sporta apavi, un man ir kauns viņai teikt, meitiņa, zini, man nav tās naudas, un es nesapratu, kā tas var būt. Kad es tik daudz esmu veltījusi savu dzīves laika, lai strādātu, esmu ļoti laba darbiniece, man ir visādi apbalvojumi, man ir izglītība, man ir cieņa kolektīvā, bet man nav naudas. Un pat tā nauda, kas ir mana nauda, viņa mēneša beigās vairs arī nav mana nauda, jo es kā visiem samaksāju, man pašiem izrādās atkal nekā nav. Un tad tu sāc saprast, ka tu dzīvo kaut kādā ilūzijā, kuru visi tā kā uztur. Jo visi tādi laimīgi iet uz darbu no rīta, nāk mājās tādi un cer, ka kaut kādā vienā dienā viņiem pēkšņi pateiks, tagad jums ir algas 2-kāršojums, 3-kāršojums. Un, ok, labi, es domāju, es vēl varētu tā kā paciesties, ja tu pensijā aizejot tev būtu kaut kas. Bet tagad tu vienkārši paskaties, cik te tev būs tā pensija, tu saproti, ka tu tagad jau nevari vienkārši izdzīvot, ja? Un kas būs vēl pēc tam? Un tās brilles rozā attiecībā uz šo sistēmu, uz šo matricu tev pamazām sāk krist nost. Plus trešā krīze, protams, man bija dzīves jēgas krīze. Kad tu saproti, ka tu neko tādu īsti jēdzīgu dzīvē neesi izdarījis, pirmkārt tu neko jēdzīgu nemāki. Un kas tu vispār esi? Kas tu esi par cilvēku? Kāda ir vispār tā jēga, ka tu ēd to ēdienu? Pārstrādā, tu tur visu
Un savu pat. Ok, labi, tu esi piedzemdējis vienu bērnu, ļoti talantīgu meiteni, bet vai tā ir visa tā tavas eksistences jēga vispār uz šīs planētas? Un paldies Dievam, ka man bija visas šīs krīzes, jo viņas mani noveda pie Korneta kluba. Protams, ja man jau tajā brīdī būtu teikuši pa biznesu, es nedzirdētu, protams, es nedzirdēju, bet es uzreiz parakstījos uz dzīvu ūdeni, un dabūju savus fantastiskos rezultātus. Gadu laikā es atrisināju visas savas veselības problēmas, ja? Un tad es sāku rīktīgi domāt, kur tad ir tā vieta, kur tad ir tā nauda? Ja man viņas nav, bet citiem es taču skatos, ka viņa ir. Tātad, kāpēc man nav un viņam ir? Skaidrs. Un tad jau kā es rādīju šo te naudas plūsmas kvadrantu, ja? Tu saproti, ka tu jau esi tikai viens no tiem 95%, kuri dalīs tikai tos 5%. Nu, tur vienkārši naudas nav. Tev viņu nekad neiedarbīs, ja? Un šajā te mazajā dīķītī ir barotas tikai tādas mazas dzīvtiņas, kā es. Muļķītas tādas, kuras visu laiku cer, ka kaut kas šajā dzīvē tomēr mainīsies, ja? Ne valsts darbā, ne privātais uzņēmējs tev nekad nemaksās tik, cik tu vēlētos. Jo privāto jau arī var saprast. Viņam taču jāmaksā nodokļi, viss tas vājprāt ar valsts iestādēm. Kā jau teica, brīžiem viņam pašam nav, kur tu vēl tev? Tātad ir skaidrs, ka ir jāmaina vide un jāmaina ar steigu. Un kaut kādā vienā tādā, protams, tīkla mārketings mani neinteresēja. Man uzreiz kā pateicu, Vineta, tu te varētu uz tā liekat man mieru. Jo es sapratu, ka tas ir kaut kāds nepiedienīgs piedāvājums. Tie bija mani stereotipi. Bet principā šobrīd es dzirdēju, ka augstskolās māca par tīklu mārketingu. Ka tas ir tāds pats tikpat cienījums, vēl foršāks biznesa veids, ja? Tāds pats kā līnijveida biznesa, tikai šis tīklu mārketings, ka tas arī progresīvs bizness ir. Un tā man vienā reizē kādā līdzīgā pasākumā atvērās acis, un es sapratu, ka te ir tie lielie ūdeņi. Es skatījos uz tiem cilvēkiem, es domāju, pats un tādi kā viņi, es tiešām nekad nekļūšu. Bet es, kā Anita teica, vismaz iešu, es maziem solīšiem. Un tā es no 36 līdz 42 gadiem pamazām rāpoju tajā virzienā, kaut ko mēģināju darīt. Varētu nākošo slaidu. Kaut ko mēģināju darīt, bet tad es sapratu, manā darbā, protams, es nedrīkstēju paralēli neko darīt, jo mums bija ierobežojumi. Ja? Man pat likās nepiedienīgi izlikt savu fotogrāfiju sociālajos tīklos. Un tad, kad es par kluso kaut ko tur mēģināju darīt, tas tā par kluso arī nekā vienkārši sanāca. Un tad es pieņēmu lēmumu. Tas bija 2015. gads, pirms 8 gadiem, kad es savā dzimšanas dienā uzrakstīju mēnesi iepriekš, kad es ar savu dzimšanas dienu iešu projām. Un es uzdāvināju sev brīvību tieši savā dzimšanas dienā. Tas bija tik grūts man lēmums, ja tā godīgi jāsaka. Ja es teiktu, ka tas bija viegli, es noteikti mānītos, bet es sapratu vai nu visu, vai nu neko. Jo es biju noticējusi produktam, es biju noticējusi kompānijai, man atlika tikai vēl noticēt sev un pierādīt sev, ka tieši es to varu. Pagāja daži mēneši, un es nopelnīju tikpat, cik man bija alga pēc 17 gadu darba, cītīga laba darba valsts iestādēm. Tie paši kaut kādi, es nezinu, toreiz kaut kādi 700–800 eiro. Vēl pēc 2 gadiem es kļuvu meistars ar 20 000, tad jau es biju trīskāršojuši savu ienākumu, tāds, kas man bija vēl pēc 2, tātad 4 gadu laikā es sasniedzu savu zelta meistara statusu, un tad jau tas bija apmēram reiz 4, reiz 5 tas, ko es valsts darbā pelnīju, bet ko es gribu teikt, nauda te ir tikai tiem, kas sapņo lielus sapņus. Un kas, manuprāt, ar mīlestību un ar visu iedvesmu uzliek visu uz šīs kārtas. Jo, principā, tas ir tā kā
salīdzinātu ar prožektoru. Ja tu spīdi uz visām pusēm, tu vari apspīdēt tādu mazu aplīti ap sevi. Pareizi? Tāds izkliedētā gaisma saucās. Daudzi tā izkliedējās uz visām pusēm, tad brīnās, ka viņiem nekas nesanāk. Bet to enerģiju un visu uzlikt uz kārtas, vai nu es šeit būšu veiksmīga, vai nu es vienkārši nomiršu badā. Un tā tev tas lūk tur spīd šitā uz priekšu. Un visas tavas dzimšanas dienas paiet pa pirms festivāliem runājot ar cilvēkiem. Un šo 4 gadu laikā līdz zelta meistaram tās bija entās veselības lekcijas, kuras es vienkārši pieņēmu lēmumu, ka es viņas lasīšu, lai gan manas vislielākās bailes uz viņiem bija kādas. Skatuves uzstāties? Jā, no publikas. Man pat bija tik ļoti baila, ka man likās, ka es vienkārši ierocēt zemēs, kad atceros tās savas pirmās tikšanās ar cilvēkiem, tas bija briesmīgi. Bet ir skaidrs, ka mūsu veiksme un spēks atrodas ārpus mūsu komfortzonas. Un katru reizi, kad tu izdeji ārpus, tu tā kā uzskačā to muskuli, to savu jaudu, un tu paliec jaudīgāks. Jo, ja man, paskatieties uz tām acīm, labi, tas varbūt nebija 8 gadi atpakaļ, bet arī šeit es uztraucos. Un arī katra reize, teiksim, aizbrauc kaut kādu svešu zemi uzstāties, tas arī ir izēja no komfortzonas. Nav tā, ka tikai, jūs jau visi te dzimuši uz skatuves, tāpēc jums sanāk. Tā nav. Mēs vienkārši sevi izaicinam katru reizi, tāpēc, ka tas mērķis un sapnis ir lielāks par tām bailēm. Viņam jābūt tādam. Tālāk. Nākošais, kas man šeit vienkārši ļoti sajūsmina, ka tu vari kļūt veiksmīgs tikai tad, kad tu palīdzi citiem. Un, manuprāt, tas ir tik godīgs bizness. Tas ir viss tā, kā jābūt tam būt. Tu dod citiem, viņi kļūst veiksmīgi, un tu līdz ar to saņem. Ja? Evita jau rādīja šos te bonusus, kas ir Baltijā. Lielākā daļa tie ir manas komandas bonusi. Ja? Te mums ir Juris Serjaga, kurš jau ir gan dzīvoklis, viņam ir 2 bonusi, tātad Evita jau rādīs savu, mums ir Velga arī rādīs savu auto, Jānis Veselītis. Protams, arī man ir ticis. Tas ir likums. Vienam no tādiem, laikam, aizkustināšākajiem momentiem ir tas, ka man nekad nav bijis dzīvoklis. Man nekad nav vispār nekas pieturējis. Man neviens nav neko atstājis. Man ir tikai praktiski bijuši tādi momenti, ka man visu atņem. Bet es domāju, ak, Dievs, cik tas dieviņš ir gudrs. Viņam taču vajadzēja man visu noņemt, lai man nav pilnīgi nekā, lai man ir motivācija strādāt. Jo, manuprāt, nekas tādu nedemotivē, kā ja tev ir kaut kāds komforts. Tā komforta zona, ja, ka tevi baro vecāki, ka tev ir dzīvoklis no vecākiem, ka tev vēl kāds kaut ko iedod. Ja. Nākošais. Vēl viena atziņa ir, ka tavai ģimenei ir jākļūst par tavu motivāciju, nevis attaisnojumu kaut kādām lietām, kāpēc tu to nevari. Manuprāt, nav nožēlojamākas dzīves kā tā, ka mamma, piemēram, pasaka bērniem, jā, vajadzēja jūs audzināt, tāpēc, redziet, es pati neko neesmu izdarījusi. Ja? Tas ir tik šausmīgi, manuprāt. Mēs esam, man tik ļoti gribās būt, piemēram, ja, mana meita. Es zinu, kad es pati ar mammu, mana mamma nekur mani vispār nebija vedusi. Nekad mūžā. Es pirmo reizi aizbraucu ceļojumā, kad man bija pāri 30 gadiem, un arī ne jau pa savu naudu mani aizveda mans draugs. Es biju tik laimīga. Un man tik ļoti gribējās arī manai meitai parādīt, ka es neesmu neveiksminiece, kad manai dzīvē ir vēl jēga. Un tā, kad mēs braucām uz Baliju, es viņu paņēmu līdzi, es biju toreiz pa 2 gadiem dāvināju mums bonusus, un man bija tik vienkārši fantastiski. Viņa saka, tiešām tu mani ņemsi līdzi. Jā, un mēs, man liekas, izbaudījām to, ko varbūt es nevarēju viņai iedot bērnībā. Un tās ir manas meitiņas, tā ir Flora, un tā mazā blondā ir Melisa. Flora un Melisa, saprotat paši, kurš būs mans mantinieks, kaut gan runājot par mantojumu. Es vienreiz kaut ko Romijai, manai meitai, saku par mantojumu, ka tu mantosi tur kaut ko, viņa saka, māma, kamēr es vēl mantošu kaut ko, tu taču dzīvosi mūžīgi, pasties uz sevi. Mums ar melno humoru ģimenē viss ir.
Tā kā jā, un tās gandarības, kad tev vecākā mana mazmeita Flora man ir teikusi, viņa kaut kur ir ieraudzījusi, viņa tur pastāstīs, tur un šur, un viņa man saka, zini, Omīt, es gribu būt tā kā tu. Un tad es saprotu, ka beidzot kādam no mums ir izdevies izmainīt šo dzimtas nabadzības karmu, jo mums nekad nekas nav piederējis. Un šajā gadā es iegādājos arī dzīvokli. Jā, būs droši vien martā ievākšanās un plus vēl paralēli viens investīciju projekts iet, es ceļu māju, bet to droši vien es pārdošu, bet un es saprotu, ka tagad jā, ka tu esi izgājis. Tu esi izgājis to sansara sapli, to karma sapli, jā. Un tas ir ļoti aizkustinoši arī man pašai, lai es varētu ne tikai pierādīt sev, bet visticamāk savai mammai, saviem bērniem, saviem mazbērniem, lai tā, ka es nomirstu, lai tur neraud vienkārši viens kaķis, kurš aiz manis ir palicis. Bet lai ir tūkstošiem cilvēku, kurš varētu teikt, jā, šī sieviete mums iedeva kaut ko. Nākošais. Jā, un es gribu atgādināt, ka mēs nekad nedrīkstam nevienam ļaut nozagt savus sapņus. Es zinu, ka sapņu zadzēji ir mūsu vīri, mūsu mīļākie, mūsu bērni dažreiz, bet ziniet ko? Tikai mēs paši varam atļaut sev nozagt sapni, savu sapni. Neviens pasaulē cilvēks to nevar izdarīt, ja mēs to neatļaujam. Un bieži mēs to ļaujam izdarīt vienkārši aiz bailēm. Jo tā taču ir vieglāk, man taču viņš nelaiž neko. Vai ne? Bet nekad, un pat paši sev vienmēr turat galvā to brīvību, ko te vienkārši fantastiski var iegūt, jo tu vari strādāt no jebkuras vietas pasaulē. Tad, kad sākās karantīna, mēs bijām Emirātos, un es piemēram strādāju šādi. Kurš vēl tā grib, vai kurš tā var jau? Kurš tā var? Kurš tā var? Mums nav darba? Tu gribi? Kurš tā grib? Kurš tā grib? Jā, un tas ir reāli, tas ir iespējams, tas bija tas dēļ, kā es to darīju, tāpēc, ka man ļoti ir svarīgi izjust to brīvības sajūtu, kad es pati regulēju savu darbu, es pati regulēju savu dzīvi, un tikai es to nosaku. Un pēc pēdējais slaids, man ir laiks beidzies, gribu pateikt, lai mēs apzināmies sava biznesa iespējamo mērogu un misiju. Tas nav tā, ka mēs tikai taisam biznesu. Mēs iedvesmojam tūkstošiem cilvēku, kuri varbūt vispār nav saistīti ar Korāļu klubu. Tad, kad man šogad bija viens tāds liels pārsteigums presē, kurš zina, un man simtiem cilvēku sūtīja vēstules un rakstīja video, pat tādi cilvēki, kurus es vispār nepazinu. Viņi teica, Vineta, turpini, tu mūs iedvesmo. Tu mūs iedvesmo, tāpēc, ka es atvēru savu blogu, es nofilmējos filmā, jo es redzu, ka tu arī to dari. Tava komanda dara, jūs esat fantastiski, turpiniet. Jo mēs ar savu ekoloģisko domāšanu, ar nepadošanos, ar šo dzīves vērtību nešanu, mēs vienojam visu pasauli. Tad, kad visa pasaule šķeļās, viens tur potējies, viens tur tādas tautības, viens ne, mēs vienojam visus. Mēs ar savu komandas gāru, ar to visu, ko mēs nesam, mums nav tautība, mums nav politisku, reliģisku kaut kādu pretenziju vienam pret otru. Un mums ir jāapzinās, cik ļoti mēs varam ietekmēt visu pārējo pasauli. Jo, ja mēs to izdaram ar sevi, mēs to parādam, mēs varam ietekmēt visu planētu. Un jūs iedomājaties, visi pasaules cilvēki ir Korāļu klubā. Un beigtos visi kari, visi naidi, visi būtu veseli, brīvi, laimīgi, piepildīti, bagāti. To es arī mums novēlu. Paldies, mīļa!